Mani sauc Lauma Lanceniece. Es esmu mākslas zinātniece, šī muzeja fotomateriālu krājuma glabātāja un fotogrāfijas vēstures pētniece. Mans profesionālo interešu loks saistīts ar fotogrāfijas pirmsākumiem, 19. gadsimtu un 20. gadsimta pirmo pusi, salonu fotogrāfiju un fotogrāfijas tehnikām. Šajā muzejā, tur augšā, es jau strādāju 10. gadu, un manā pārziņā ir 3 milzīgas tipoloģiskās kolekcijas – fotogrāfijas, fotonegatīvi un pastkartes. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja foto krājuma komplektēšanas politiku varētu raksturot 2 vārdos – Rīga un rīdzinieki. Protams, ka galvaspilsētas vēsture tā ir ļoti ietilpīga tēma, un mūsu foto krājumā jūs varēsiet atrast piemērus gan par pilsētu vides attīstību, arhitektūras pieminekļiem, kultūras objektiem, gan par cilvēku darbību mūsu pilsētā saistītu ar rūpniecību, amatniecību, izklaidi, izglītību un pārvaldi. Mūsu muzeja foto krājums chronoloģiski aptver ļoti plašu amplitūdu no fotogrāfijas rašanās brīža 19. gadsimta vidū līdz pat mūsdienām. Fotogrāfijas mūsu muzeja krājumā uzņemts jau 19. gadsimta beigās, tas ir Doma muzeja laikā. Taču toreiz to vēl nevarētu saukt par ļoti apzinātu un mērķtiecīgu kolekcijas veidošanu. Tolaik drīzāk bija svarīgs tur attēlotais saturs, nevis pats mēdījis kā tāds. Mūsu muzejs ir viens no pirmajiem muzejiem Latvijā, kas novērtēja fotogrāfiju kā pašvērtīgu mākslas objektu. 1979. gadā direktora Līvija Blūmfelda šajās telpās nodibināja fotogrāfijas vēstures nodaļu. Un ar tās toreizējās vadītājas Silvijas Voicas gādību šajā krājumā tika uzņemts unikālas, gleznieciskās, jeb piktoriālās fotogrāfijas meistardarbi tādu vecmeistaru izpildījumā kā Vils Rīdzinieks un Roberts Johansons. Minētā nodaļa, jeb šodien vienkārši Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja foto krājums, kļuva arī par atbalsta punktu nākamā Latvijas fotogrāfijas muzeja dibināšanā, kas apmeklētājiem tika atvērts 1993. gadā un joprojām darbojas kā mūsu muzeja filiāle. Īpaša vieta mūsu pilsētas vizuālajā fiksācijā ir fotogrāfam Karlam Šulcam, kurš iemūžināja faktiski viens no pirmajiem tādā kvalitātē Rīgas skatus 19. gadsimta 80. gados. Šeit, piemēram, redzam Aleksandra bulvāri. Vēl nav Pētera piemineklis, bet jau ir parādījies tramvajs Rīgas ielās. Vai šeit redzam tolaik tik populāro suvenīru izdevumu Souvenir de Riga, ko arī ir veidojis Karls Šulcs fotodarbnīca ar dažādiem iecienītiem Rīgas pilsētas skatiem. Piemēram, Plosta tilts, kas bija pirmais tilts, ko mainīja katru gadu, līdz uzcēla pontonu tiltu un dzelzceļa tiltu. Doma baznīca, ģimnāzijas ēka, Lielās Dzildes ēka, toreizējais virsnieku nams, kas atradās tagadējā Kalpaku bulvārī un kur savulaik esot notikušas grandiozākās balles. Vērmanas dārza skats ar gliemežu veidu estrādi, restorāna ēku un panorāmisks skats no vēl nesen jaunuzbērtā Basteja kalna. Mūsu muzeja fotokrājums atspoguļo ne tikai senās Rīgas vizuālos skatus, bet arī pašus rīdziniekus, kas tad tai pilsētā 19. gadsimta vidū ir dzīvojuši. Viņu seju nospiedumus mēs varam redzēt pirmajās fototehnikās, kas toreiz nemaz nebija uz papīra, bet gan uz metāla un stikla plāksnītēm, kā daguertipi un ambratipi. Piemēram, šis ir daguertips, kurā mēs redzam 19. gadsimta vidus Rīgas tirgotāja Bartelmeja ģimeni, kas arī tīri tehniski ir vislielākais daguertips mūsu krājumā. Un šajā ambratipā, kas ir fotogrāfija uz stikla, mēs redzam Rīgas tirgotāja Menšikova sievu Stepanīdu, kas ir nofotografējusies savā izējumā tērpā. Arī fotogrāfijā iekrāsots ir viņas ķēdīte zelta tonī. Un fotogrāfija tapusi
kā mēs redzam Rīgā, fotogrāfa Augusta Koha fotosalonā, kas atradās toreiz Grēcinieku ielā. Pateicoties mūsu muzeja senajai vēsturei, mūsu muzeja fotokrājuma trumpis, ja tā var izteikties, ir tieši 19. gadsimta kolekcija, kas rāda Rīgu un rīdzeniekus faktiski laikā, kad Rīga vēl nemaz nebija Rīga. Un šeit mēs redzam attēlus, kas ir tapuši gandrīz tūlīt pēc nocietinājuma vaļņu nojaukšanas 19. gadsimta 60. gados. Šie ir skati no Citadeles rajona, arī tajā pašā 19. gadsimta vidū. Šeit mēs varam ieraudzīt, kā izskatījās Basteikalns tūlīt pat pēc tā izbūves. Pirmā stacija, pils laukums, gāzes iestāde. Vēl jo ekskluzīvāk ir materiāli, kas rāda pašus Rīgas vaļņu vārtus pirms to nojaukšanas. Šeit, piemēram, Smilšu bastions no iekšpuses skatā uz Aleksandra Ņevska baznīcu, un šeit mēs redzam vēl veco cirka ēku, vai kāds vispār ir redzējis, kā izskatījās vecā Ģertrūdes baznīca. Šī ir senā koka ēka. Vai šeit ļoti skaista panorāma ar Vērmanas dārzu, jaunuzcelto minerālu ūdens iestādi. Fotonegatīvu kolekcijā nozīmīgu vietu ieņem mūsu fotovecmeistaru darbi, tādi kā Roberta Johansona, Viļa Rīdzinieka un arī Pētera Šmita stereonegatīvi. Piemēram, Roberta Johansona stikla plašu kolekcijā mēs varam redzēt Rīgu un Vecrīgu starpkara periodā. Šeit mēs varam redzēt Ulmaņa laikā veiktās pilsētas reformas, nojaucot daļu no Rāclaukuma apbūves. Fotogrāfs Pēters Šmits savulaik stereo fotogrāfijās gribēja nofotografēt visu Latviju. Mūsu krājumā glabājas oriģinālie stikla plašu negatīvi, kur mēs, piemēram, šeit varam redzēt to, kā aizsalusī Daugava tika izmantota kā gājēja ceļš ziemā. Un, protams, laikam visslavenākais mūsu fotonegatīvu kolekcijas ir Viļa Rīdzinieka uzņemtais valsts proklamēšanas skats uz Nacionālā teātra skatuves 1918. gada 18. novembrī. Lielu daļu muzeja fotokrājumu aizņem pastkaršu kolekcija, kas, lai arī parasti ir tiražēti iespiedu darbi, tomēr to izcelsme bieži vien ir fotogrāfiska. Viena no vērtīgākajām pastkaršu kolekcijas sadaļām saistīta ar Rīgas ielu skatiem. Šeit mēs redzam Valdemāra ielu, jeb toreiz Nikolai ielu un daudzas citas Rīgas pilsētas ielu skatus, kas ir ļoti uzskatāms izziņas avots tā laika pilsētu videi. Interesanta sadaļa pastkaršu kolekcijā ir tā saucamās apsveikuma kartītes, kas rāda to, kā rīdzinieki gadsimta sākumā ir apsveikuši viens otru svētkos. Šīs, piemēram, ir Ziemassvētku pastkartes ar krāšņiem eņģeļu tēliem, nereti ar zeltījumiem un sudraba detaļām. Šis ir ļoti krāšņš 20. gadsimta sākuma apsveikuma kartes paraugs, kas ir telpisks un dekorēts ar tolaik iecienīto neaizmirstu līdz motīvu, kas simbolizē tādu mūžīgo piemiņu un uzticību. Tradicionāli muzeja pamatā allaži ir bijusi tā kolekcija, jeb tā krājums. Muzeja krājumu simboliski var saukt arī par tādu kā cilvēces atmiņu banku, kas patiesībā atspoguļo to, kas noteiktā laikā ir bijis tik vērtīgs, lai muzejs izvēlētos to saglabāt. Muzeja krājuma glabātājs savā ziņā ir šo priekšmetisko atmiņu pārzinis. No vienas puses viņš rūpējas par krājumu tīri praktiski, proti
veic tā komplektēšanu, aprakstīšanu, noformē visu pavadošo dokumentāciju un oficiālo uzņemšanu krājumā, nodrošina saglabātību sadarbībā ar restauratoriem. No otras puses, muzeja krājuma glabātājs ir kā starpnieks starp priekšmetu un sabiedrību. Proti, krājuma glabātājs veic pētniecību, izzina lietu stāstus, veido publikācijas un izstādes sadarbībā ar kuratoriem, nodrošina šo priekšmetu pieejamību, apkalpojot apmeklētājus krājumā. Manuprāt, fotogrāfija, kā neviens cits mēdījis, ļauj ieraudzīt un nofiksēt izmaiņas laikā, izmaiņas pilsētvidē, izmaiņas cilvēkos, un tāpēc es to saucu par reālu laika mašīnu. Viens no maniem lielākajiem bērnības sapņiem bija iegūt šo superspēju, ceļot laikā. Un man šķiet, ka šobrīd, strādājot šajā muzejā, es šo sapni esmu piepildījusi.